Pēc dažām dienām Jēzus atkal aizgāja uz Kafarnaumu. Sanāca tik daudz ļaužu, ka vietas nebija pat ārā aiz durvīm, un viņš tiem sludināja vārdu. Tad pie viņa atnāca ar paralizēto, ko nesa 4 cilvēki. Daudzo ļaužu dēļ nevarādami pie viņa piekļūt, tie izjauca jumtu virs tās vietas, kur Jēzus atradās, un nolaida zemē gultu, kurā gulēja paralizētais. Redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja paralizētajam: Dēls, tavi grēki tev tiek piedoti. Bet tur bija arī daži rakstu zinātāji, kas sēdēja un domāja savā sirdī: ko šis tā runā, viņš zaimo Dievu, kas gan var piedot grēkus kā tikai Dievs. Jēzus savā garā tūlīt zināja, ka viņi pie sevis tā domā. Viņš tiem sacīja: kāpēc jūs tā domājat savā sirdī? Kas ir vieglāk? Pateikt paralizētajam: tavi grēki tev tiek piedoti, vai sacīt: celies, ņem savu gultu un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara zemes virsū piedot grēkus, viņš sacīja paralizētajam: es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas tūlīt piecēlās, paņēma gultu un visiem redzot aizgāja. Tāpēc visi brīnījās un godināja Dievu, sacīdami: kaut ko tādu mēs nekad nebijām redzējuši.